mūsu lūkšanas, varētu teikt, katehēzes tādā maršrutā, mēs nonākam pie Jēzus. Un mēs redzam, ka Jēzus arī lūdzās. Un tas ir interesanti, jo Jēzus taču ir Dievs, vai ne? Parasti, ja par lūgšanām runā, ir taču tāda sajūta, ka mums ir pret Dievu tikai jāvirza tā lūgšana, un tas ir cenšoties izpatikt vai kaut ko izprasot no viņa, bet mēs redzam, ka pats Dievs lūdzas. Un ar ko sākās Jēzus sabiedriskā kalpošana, kurš atcerās? Sabiedriskā kalpošana sākas ar kristībām Jordānas upē. Un šo brīdi apraksta visi evaņģēliji. Un piešķirot šai epizodei ļoti fundamentālu nozīmi, viņi stāsta, ka visi cilvēki pulcējās lūgšanā un norāda, ka šai pulcēšanai bija šis grēku nožēlas raksturs. Tātad, kad Jēzus nāca, tur jau bija ar cilvēkiem, kuri gāja pie Jāņa Kristītāja, nožēlojot savus grēkus. Un cilvēki gāja pie Jāņa Kristītāja, lai saņemtu šo grēku piedošanu. Tāpēc šis publiskais akts, pirmais publiskais akts Jēzum bija piedalīšanās lūgšanā, to cilvēku lūgšanā, kuri devās kristīties, kuri devās šajā grēku nožēlas lūgšanā, kurā viņi atzīst, ka ir grēcinieki. Ja kristītājs, ja atceramies šo epizodi, viņš saprot, kas ir Jēzus. Un Jēzus, skatoties uz to, uzstāja, ka viņam ir jākrista viņš. Un uzstāja uz to, lai Jānis Kristītājs viņu tomēr krista, jo viņš vēlas paklausīt tēva gribai. Šis ir tāds solidaritātes akts ar mūsu cilvēcisko stāvokli. Tas ir tāds brīdis, kad Jēzus tā kā vienojas ar šo mūsu grēcīgo cilvēka dabu. Viņš lūdz kopā ar Dieva tautas grēciniekiem. Ja mēs paturam prātā to, ka Jēzus vienīgais ir taisnais, vienīgais taisnīgais cilvēks, viņš nav grēcinieks, bet viņš nonāca pie mums grēciniekiem, lai lūgtos kopā ar mums. Kad mēs lūdzam, viņš ir ar mums, un viņš lūdz kopā ar mums. Arī tagad un vienmēr viņš ir kopā ar mums, lai lūgtos kopā. Un kad mēs lūdzamies, mēs nekad neesam vieni. Mēs savā lūgšanā neesam pamesti, kas tikai balsī vai klusumā veic šo saucienu uz debesīm, bet Jēzus ir blakus, viņš ir kopā ar mums, viņš kopā ir vienmēr ar saviem ļaudīm. Viņš rīkojas tā, it kā būtu grēcinieki. Un tas ir tāds Dieva diženums, kurš sūta dēlu un pazemina sevi līdz tādam stāvoklim, it kā būtu grēcinieks. Viņš atklāja savu klātbūtni kopā ar grēcinieku. Tādējādi arī parādot, ka viņš nav kaut kas tāls, nesasniedz, ka viņš ir ļoti klāt. Pat tādos brīžos, kad šķiet, ka visi ir atstājuši, ka Dievs ir pametis mani. Bet viņš nespēja to pamest. Viņš ir vienmēr ar katru no mums. Un šī iemiesošanās to atklāja tādā varbūt neiedomājumā veidā. Atklāja viņa misiju. Katehisms skaidro viņa tātad Dieva dēlu lūgšanu saviem bērniem, beidzot izdzīvo vienīgais dēls savā cilvēcībā, kopā ar cilvēkiem un par cilvēkiem. Tātad šī lūgšana, ko Dievs visu laiku, visu veco darību mācīja, Jēzu mēs esam spējīgi sniegt, jeb dot Dievam. Jēzus lūdz kopā ar mums. Un šī Jēzus lūgšana, kas ir Jordānas upes krastos, ir personiska, un tāda viņa būs viņa visu zemes mūžu.
Bet vasaras svētkos viņa kļūst par tādu kā žēlastību visiem Kristū kristītajiem. Pēc vasaras svētkiem šī lūkšana, ko viņš māca, ko viņš nes, atklāja dzīves laikā uz zemes, tā kļūst pieejama un efektīva jebkuram no mums darbojoša tieši pēc vasaras svētkiem, pēc svētā garā nonākšanas. Līdz ar to mēs Jēzu noteikti varam uzskatīt par lūkšanu skolotāju, līdzīgi kā mūsu devīze, līdz ar to lūgt. Un savas sabiedriskās dzīves laikā Jēzus izmantoja šo lūkšanas spēku. Evaņģēlija mums to parāda, bieži vien attēlojot, ka viņš dodas uz nomaļām vietām lūgties. Kad Jēzus bija vairāk veltīts nabadzīgajiem, slimajiem, viņš nekad neatstāja novārtā dialogu ar tēvu, jo vairāk viņš bija cilvēku vajadzībās, jo vairāk viņš juta šo nepieciešamību, es teiktu, atpūsties trīsvienības kopībā. Un Jēzus dzīvē šis noslēpums, viņš savā ziņā tika apslēpts cilvēku acīm. Šī viņa lūkšana ir tāda kā noslēpumaina realitāte, no kuras mēs varam tikai kaut ko aptvert, kas ļauj mums interpretēt viņa misiju. Šajās vientuļajās stundās, kad viņš devās pirms rītausmas vai naktī lūgties, viņš grimst šajās tuvās attiecībās, tuvībā ar tēvu, kas ir mīlestība, pēc kuras alkst katra dvēsele. Un tas izriet no šīm pirmajām viņa sabiedriskās kalpošanas dienām līdz visu turpmāko laiku. Piemēram, kādā sabatā Kafernaumas pilsēta tika pārveidota, mēs varētu par tādu lauku slimnīcu, kur tika savesti visi slimnieki, dažādām kaitēm cilvēki, un, lai Jēzus viņus dziedinātu, tomēr pirms rītausmas Jēzus pazūd. Viņš aiziet uz šo vientuļo vietu un lūdzas. Sīmanis viņu meklē, atrod un saka, visi tevi meklē. Un ko Jēzus atbild? Viņš saka, dosimies tālāk uz tuvākām pilsētām, lai arī tur varētu sludināt, jo tāpēc es izgāju. Jēzus vienmēr iet mazliet tālāk lūkšanā ar tēvu, tālāk uz priekšu, uz citiem ciemiem, uz citām vietām, lai sludinātu. Viņa mērķis nebija visus fiziski izdziedināt un padzīt slimības projām, bet viņa nodoms, viņa misija bija nest šo Dieva vārdu, viņa misija bija sludināt. Un lūkšana ir tāda kā šī vadības stūre, kas vada viņa ceļu, jo viņa misiju nediktēja ne veiksme, ne vienprātība vai frāzes, kas viņu varētu vilināt uz kaut kurieni, visi tevi meklē vai visi tevi gaida kaut kur. Jēzus ceļu iezīmēja pakļaušanās tēva gribai, tēva iedvesmai, un tajā Jēzus klausījās, un to viņš sagaidīja arī saņēma šajā vientuļajā vietā, uz kurieni viņš devās. Un katehizmā teikts, ka Jēzus lūdz, kad viņš arī māca mums lūgt. Un no šī Jēzus piemēra mēs varam paņemt dažas kristīgās lūkšanas pazīmes. Pirmkārt un galvenokārt, ka lūkšana tā ir prioritāte. Tā ir dienas pirmais impulss, kas tiek praktizēta no paša rīta, pašā tā brīža, kad mostas, jo tā atjauno dvēseli, kas savādāk būtu bez
grupas. Un vai nav tā, ka diena, kas pavadīta, kas iesākta ar lūkšanām un pavadīta ar tām, ka pārvēršas no tādas apgrūtinošas vai nogurdinošas pieredzes par dienu, kas mūs aizrauj, kas iedvesmo, kas vakarā atskatoties ļauj attapties, cik viņa ir bijusi svētībām piepildīta, cik daudz esam padarījuši, cik mīlestības esam dāvājuši. Jēzus māca šo paklausības realitāti, līdz ar to klausīties, jo lūkšana galvenokārt ir klausīšanās un satikšanās ar Dievu. Atcerieties, pirmajā katehēzē, pirmajā dienā mēs runājām par šo stāvokli, kad mēs atrodamies Dieva priekšā, kura redzam šo mūžīgo kustību Dievā, šo mūžīgo lūkšanu, kas tur notiek. Un mēs vērojam un klausamies viņā. Un, klausoties tajā ikdienas problēmas, nevar būt par šķērsli, bet viņam jākļūst par šo Dieva aicinājumu, ieklausīties, sastapties ar to, kas mūs šajā dienā sagaida. Un visi šie dzīves pārbaudījumi pārvēršas par iespējām augt ticībā un žēlsirdībā. Ikdienas ceļojumos, tai skaitā šodien svētceļojumos, katrās grūtībās, tas viss iegūst aicinājuma raksturu, jeb aicinājuma perspektīvu, jo lūkšana ir spēks pārvērst par labu to, kas citādi dzīvē mums būtu bijis apgrūtinājums vai šķērslis. Lūkšanai ir spēks atvērt prātu lielākam horizontam, paplašināt sirdi. Otrā pazīme būtu šī neatlaidība. Tikko pienākot pie šīs apūtas vietas, daļa no mums gribēja palikt lejā, tur pie ceļa tuvāk, lai tur nebūtu jāiet, bet Alise un vēl daži mūs tā kā aicinājām augšā uz kalniņu šeit un tā neatlaidīgi, pacietīgi mūs virzīja un sauca, un te mēs esam uzkāpuši vietā, kur mūsu arī redzes horizonts ir daudz plašāks un varam arī baudīt skatu apkārt. Jēzus mums saka, klauvē. Mēs visi esam spējīgi tādām spontānām lūkšanām, kas rodas no mirkļa emocijām. Bet Jēzus mūs izglīto arī cita veida lūkšanā, tajā, kas ietver zināma veida disciplīnu, vingrinājumus, kurā tiek pieņemts saskaņā ar mūsu šo dzīves kārtību. Un tāda patstāvīga lūkšana rada arī šo pakāpenisku, progresīvu pārvērtību, kas padara mūs stiprus bēda laikos, kas dod mums žēlastības, lai mūs atbalstītu. Lai mūs atbalstītu tas, kurš mūs mīl un mūs vienmēr aizsargā. Un vēl viena iezīme lūkšanai ir vientulība. Tie, kas lūdz, nebēg no pasaules, bet dod priekšroku klusām vietām, kur klusumā var izskanēt šīs balsis, kuras mēs citreiz slēpjam sevī, apspiestākās vēlmes, patiesību par sevi, kuras mums patīk bieži vien paslēpt pat pašiem no sevis. Un galvenais, Dievs runā klusumā. Arī vakar par Eliju runājot, atklājām arī šo Dieva aspektu, šo klusuma aspektu, kurā Dievs uzrunāja Eliju un uzrunā arī mūs.
Bez šīs iekšējās dzīves mēs kļūstam virspusēji, satraukti, nemierīgi. Un tāpēc Dievs aicina vērsties pie lūkšanas, lai nebūtu tā, ka bez iekšējās dzīves mēs bēgam no realitātes, bēgam no sevis un kļūstam par tādiem mūžīgi bēgošiem cilvēkiem. Un visbeidzot, Jēzus lūkšana ir vieta, kurā mēs saprotam, ka viss nāk no Dieva un atgriežas pie Viņa. Lūkšana mums palīdz saprast šīs pareizās attiecības ar Dievu, ar mūsu Tēvu un visu radību. Jēzus lūkšana galu galā nozīmē nodot sevi Tēva rokās, līdzīgi kā Jēzus Ģedzemenes dārzā pirms ciešanām lūdzās. Tas ir iespējams, lai iet garām šīs ciešanas, šis biķeris, bet lai tavs prāts notiek. Viņš sevi nodeva Tēva rokās. Un svētais gars ir tas, kurš iedvesmo mūsu sirdis šajā lūkšanā, lai mēs līdzīgi kā Jēzus varētu savā lūkšanā ielikt šos vārdus: Tēvs, lai notiek tavs prāts. Tātad šīs Jēzus lūkšana mums sniedz piemēru par šo patstāvīgo lūkšanu, kas tiek praktizēta ar neatlaidību. Patstāvīgs dialogs ar Tēvu klusumā, atmiņās. Tas ir kā atbalsta punkts, un evaņģēlija vērta par šiem pamudinājumiem, ko sastapās arī mācekļi, ka viņi neatlaidīgi lūdza Dievu, nepagurstot. Katehisms atgādina 3 līdzības, kas ietvertas Lūkas evaņģēlijā, uzsverot Jēzus lūkšanu īpašības. Pirmkārt, lūkšana par neatlaidīgu lūkšanu. Mēs lasām, atceramies līdzību par no fragmentu, kur nakts vidū pie kādā atnāk ciemiņš, dodas klauvēt pie drauga durvīm un lūdz maizi. Draugs atbild, ka nē, viņš jau guļ, bet šis ārpusē viņš uzstāja, līdz draugs tā kā piespiests, viņš pieceļas un dod šim lūdzējam maizi. Tas ir tāds neatlaidīgs, stingrs lūgums. Taču Dievs ir pacietīgāks par mums, un tie, kas ar ticību un neatlaidību klauvē pie viņa durvīm, nebūs vīlušies, jo Dievs vienmēr atbild. Un viņš zina, kas mums vajadzīgs. Uzstājība ir nepieciešama nevis, lai viņu informētu vai pārliecinātu. Ja? Tas ir svarīgi, ja? Jo dažreiz mums liekas, es jau 10 reizes lūdzu vienu un to pašu, un nekas nenotiek, laikam jābeidz ir. Bet tas nav, lai viņu piespiestu, bet gan ir nepieciešams, lai mūsos audzinātu vēlmi un gaidas, šīs ilgas. Otrā līdzība ir par atraitni, kas iet pie tiesneša. Ja atceraties, viņa vēlējās saņemt taisnīgu risinājumu, un tiesnesis vēlējās tikt no viņas vaļā, bet netikdams no viņas uzstājības sadusmots vai tā kā nobijies, ka viņa varētu kaut ko izdarīt, nolēma atbildēt viņai. Viņš domāja, labāk atrisināt viņas problēmas, nevis, ka viņa nāk nepārtraukti man sūdzēties. Un šī līdzība liek saprast, ka ticība nav tāds viena mirkļa darbība, bet gan drosmīga attieksme, lai piesauktu Dievu, varbūt pat strīdēties ar viņu, nesamierinoties sevī ar ļaunumu un netaisnību.
Atceramies arī, kad par psalmiem runājām. Tieši to pašu psalmos mēs atklājām, ka mums nav jāsamierinās ar to, kas notiek. Tas viss ir jānes Dievu priekšā un jālūdz, bet tā pašā laikā paliekot paļāvībā uz to, ka, lai notiek Dieva prāts. Un trešā līdzība, par ko katehisms runā, ir šīs fragments par farizeju un muitnieku, kuri dodas uz templi lūgties, kur viens lepojas ar saviem nopelniem, bet otrs jūtas necienīgs, ieiet svētnīcā. Tomēr Dievs neuzklausa pirmo, tātad šo lepnumu lūgšanu, kamēr izpilda pazemīgo lūgšanu. Un tātad nav patiesas lūgšanas bez pazemības gara. Tieši pazemība liek mums lūgt šo lūgšanu. Un evaņģēlija mācība ir skaidra, ka mums ir jālūdz vienmēr, tad vērtīgi, kad Dievs šķiet kurls un mēms, un šķiet, ka mēs tērējam laiku vienkārši. Kristietis nebeidz lūgt. Kristieša lūgšana turpina virzīties uz priekšu viņa ticībā. Un šīs daudzās mūsu dzīves dienas, mūsu ticība reizēm šķiet kā ilūzija, kā neauglīga cīņa. Ir šie tumsas brīži, taču lūgšanu praksē nozīmē arī šīs cīņas pieņemšanu. Tēvs, es neko nejūtu, mana sirds ir sausa. Par šādu garīgo pieredzi mēs daudz varam mācīties no svētā Jāņa no Krustas, no Avilas Terēzes, Karmela svētie, kuri ir īpaši aprakstījuši šo tumšo nakti vai tūkstneša pieredzi, šo sausuma brīžus, kad liekas, ka Dievs nav kopā ar mums. Bet mums jāturpina ceļš arī šādos grūtos brīžos, kad neko nejūtam. Jo lūgšana nav saistīta tikai ar šīm emocijām. Daudzi svētie piedzīvo šādu ticības nakti, Dieva klusumu, kad mēs klauvējam un šķiet, ka Dievs nereaģē. Bet mēs no svētajiem varam mācīties arī šo neatlaidību. Un tā mēs jaunajā derībā sastopam jaunavu Mariju, kā lūgšanu pilnu sievieti. Dievmāte lūdzās. Kad pasaule vēl neko par viņu nezināja, kad viņa bija vienkārša meitene, kas bija sadarinājusies ar vīrieti no Dāvida nama, Marija lūdza. Marija pavadīja visu Jēzus dzīvi lūgšanā, līdz pat viņa nāvei un augšām celšanai. Un beigās viņa turpināja un pavadīja topošās baznīcas pirmos soļus. Marija lūdzās kopā ar mācekļiem, kuri bija liecinieki krusta notikumam. Viņa lūdzās kopā ar Pēteri, kurš bija padevies bailēm un raudāja no nožēlas. Marija kopā ar mācekļiem bija to vīriešu un sieviešu vidū, kurus viņas dēls bija aicinājis izveidot par kopienu, par baznīcu. Marija viņu vidū nerīkojās kā priesteris. Viņa ir Jēzus māte, kas lūdzas kopā ar viņiem, kopienā, kā kopienas locekle. Viņa lūdza kopā ar viņiem un lūdza par viņiem. Un atkal viņas lūgšana bija, kas sākās ar svētā gara darbu, kad viņa kļuva par Dieva māti. Un ar svētā gara darbu viņa kļuva par baznīcas māti. Lūdzot kopā ar topošo baznīcu, viņa kļuva par baznīcas māti. Pavadot mācekļus pirmajos baznīcas soļos lūgšanā, gaidot svēto garu, klusumā, un vienmēr klusi. Marijas lūgšana bija klusa. Evaņģēlijos ir aprakstīta tikai viena Marijas lūgšana. Kā jūs domājat, kurā vietā?
Viena, tā bija atbilde. Viena lūkšana, Marieļ. Jā, tā bija Marijas lūkšana Kānā, kad viņa lūdza savam dēlam par tiem nabadzīgajiem cilvēkiem, ne jau kā nabagiem, bet par cilvēkiem, kuri mīlestā laikā rasījās, bija nonākuši stāvoklī, kur neapskaužamā stāvoklī, jo pēc ebreju tradīcijām viņiem bija jāparūpējas par šo mīlestību, un tas varēja nest viņiem diezgan lielas, mēs šodien teiktu, reputācijas zaudēšanu, un arī iespējams smagākas sekas vēlāk. Un viņa lūdza savu dēlu atrisināt problēmu. Pati par sevi Marijas klātbūtne jau bija šī lūkšana. Līdzīgi kā viņas klātbūtne starp mācekļiem istabā gaidot svēto garu Mariju. Tādā veidā mēs varam teikt, ka Marija dzemdināja baznīcu. Viņa ir baznīcas māte. Katehizmā skaidro, ka savas pazemīgās kalpones ticībā viņa kā Dieva dāvana viņa atradusi šo pieņemšanu, ko Dievs bija gaidījis no laika sākuma. Jaunavā Marijā šo dabisko sievišķo intuīciju paaugstina viņas šī visvienkāršākā savienība ar Dievu lūkšanā. Lasot evaņģēliju, mēs redzam, ka viņa reizēm tā kā pazūd, bet izšķirošos brīžos atkal parādās. Un tas ir īstenībā interesanti. Es nezinu, vai jums noteikti ir daudziem, kuriem ir pieredze lūgties rožu kroni visas 4 daļas vienā dienā. Pēc kārtas lūdzoties vienā dienā, tiešām piedomājot pie tiem noslēpumiem, ko rožu kronis piedāvā, mēs arī redzam, ka sākot ar Mariju, tad viņa it kā pazūd tālākos noslēpumos, it kā mēs pārdomājam Jēzus noslēpumus, šos dzīves epizodes. Un tad rožkroņa beigās viņa atkal parādās un noslēdz to visu. It kā norādot, ka viņa patiesībā ir klāta visu laiku šajā Jēzus dzīvē, gan cauri otrai daļai šiem visiem Jēzus darbības brīnumiem, dziedināšanām, atklāšanām, vai 3. daļā caur visiem ciešanu noslēpumiem. Viņa it kā nav pieminēta, bet viņa nemanāmi ir visu laiku klāta. Vismaz es to tā izjūtu, kad lūdzos šo tieši pēc kārtas. Ja tādām pārtraukumiem, ka katru dienu pa daļai, tad to nevar tik spilgti. Es vismaz tik spilgti to tā neizjūtu. Un tā tad izšķirošos brīžos viņa atkal parādās vienmēr, jo Marija bija atvērta Dieva balsī, kas vadīja viņas sirdi, kas vadīja viņas soļus tur, kur bija nepieciešama viņas klātbūtne. Klusā klātbūtne kā māte un kā māceklis. Marija bija klāta, jo bija māte, taču viņa bija arī klāta tāpēc, ka viņa bija pirmā mācekļa, kura vislabāk apguva Jēzus ceļu. Viņa nekad nav teikusi, nāc, es nokārtošu lietas. Tā vietā viņa teica, dari visu, ko viņš tev liks, un vienmēr norādot uz Jēzu. Un šāda uzvedība bija raksturīga mācekļiem. Un viņa ir šī pirmā mācekla. Viņa lūdzās kā māte, un viņa lūdzās kā mācekla. Mēs evaņģēlijā lasām, Marija
visu paturēja sirdī, to visu paturēja pārdomādama savā sirdī. Tā evaņģēlists Lūkas attēlo kunga māti. Viss, kas notiek viņai apkārt, beidzās ar pārdomām viņas sirds dziļumos. Gan prieka piepildītās dienas, gan arī tumšākie brīži, kad arī viņai bija grūti saprast, pa kādiem ceļiem jāiet pestīšanas notikumiem. Viss nonāca viņas sirdī, lai tas izietu cauri tādam, es teiktu, lūkšanu sietam, lai jau ar to tiktu pārveidots. Vai tās būtu šīs 3 gudro, jeb magu dāvanas Jēzum piedzimstot, vai bēgšana uz Ēģipti, vai šī notikums pie Golgātā, pie krusta. Māte visu paturēja sirdī un ieveda dialogā ar Dievu. Kāda Marijas sirdi salīdzināja ar nepārspējams krāšņuma perli, ko veido un nogludina pacietīga Dieva gribas pieņemšana caur Jēzus noslēpumiem, kas tiek meditēti lūkšanā. Vai tas nebūtu skaisti, ja mēs varētu līdzināties jaunavai Marijai, kas atvērta Dieva vārdam ar klusu sirdi, ar paklausīgu sirdi, ar sirdi, kas zina, kā pieņemt Dieva vārdu un ļauj tam augt kopā ar baznīcas labo sēklu. Un šie baznīcas pirmie soļi pasaulē arī mijās ar lūkšanu. Apustuļu darbi mums sniedz priekšstatu par baznīcu, kas ir aktīva, kura vienmēr atrod pamatu un impulsu savai misionārai darbībai, pulcējoties lūkšanā. Apustuļu darbos raksta, un viņi nodevās apustuļu mācībai un sadraudzībai, maizes laušanai un lūkšanām. Baznīca neatlaidīgi lūdzās. Un šeit mēs atrodam 4 ekleziālās jeb baznīcas dzīves iezīmes. Pirmkārt, klausīties apustuļu mācībā. Otrkārt, savstarpējā kopības saglabāšana. Treškārt, maizes laušana. Un ceturtkārt, lūkšana. Tie mums atgādina, ka baznīcas pastāvēšanai ir jēga, ja tā ir saistīta ar Kristu. Tas ir kopienā, viņa vārdā, Euharistijā, lūkšanā. Tas ir veids, kā mēs savienojam sevi ar Kristu. Sludināšana un katehēze liecina par skolotāja, par Jēzus vārdiem un rīcību. Nemitīgie kopības meklējumi sargā mūs no sautīguma, no egoisma, no partikulārisma, no tādas izolēšanās, sevis atraušana no kopības. Maizes laušana piepilda Jēzus klātbūtni caur sakramentu mūsu vidū. Viņš nekad nebūs projām, jo viņš ir Euharistijā. Dzīvs, reāls, klātesošs, ar miesu un dvēseli. Viņš dzīvo un staigā ar mums. Un visbeidzot lūkšana, kas ir telpa dialogam ar Tēvu caur Kristu svētajā garā. Un mums ir sev vienmēr jājautā, skatoties uz 4 koordinātēm, lai tās būtu tas 4 koordinātas mūsu dzīvē, sludināšana, brālīgās kopības meklējuma, labdarība, maizes laušana, lūkšana. Jebkura situācija būtu jāvērtē ņemot vērā tieši šos aspektus, šīs koordinātes. Un tas, kas tajā neietilpst, tas nozīmē, ka trūkst šī eklezialitāte, trūkst šis baznīcas aspekts. Viss, kas tajā neietilpst, tas ir ārpus baznīcas. Dievs ir tas, kas rada baznīcu, nevis darbi.
Baznīca nav tirgus vai uzņēmēju grupa, kas virzās ar kaut kādu biznesa plānu, kā bieži tā uztver un ko pārmet. Baznīca ir svētā gara darbs, kuru Jēzus mums sūtīja, lai mūs pulcētu kopā. Un baznīca ir tieši svētā gara darbs kristiešu kopienā, kopienas dzīvē. Un visam, kas atrodas ārpus šīm koordinātām, viņām nav pamata. Tās ir kā māja, kas celta uz smiltīm. Dievs ir tas, kas rada baznīcu, nevis darbi. Tas ir Jēzus vārds, kas piepilda mūsu centienus ar jēgu. Un pazemībā mēs varam veidot pasaules nākotni. Un baznīcas lūkšana, tas kā baznīca lūdz, tā ir šī liturģija. Un ja mēs jautātu, kā mēs varam nonākt kontaktā ar Kristu, viņa garu, kā Kristus var nonākt pie mums. Un ja Jēzus ir lūkšana, kas sasaista debesis un zemi, un baznīca turpina šo viņa klātbūtni pasaulē caur svēto garu, tad liturģija kļūst izšķiroša, lai sastaptos ar šo noslēpumu. Jo liturģija ir dāvana, kas ir dota pirms visiem uzdevumiem. Vārds un konkrētas zīmes, ar kuru mēs ne tikai pieminam Jēzu, bet kurā viņš parāda sevi dzīvu un klātesošu. Pateicoties svētajam garam, viņa dievišķums, viņa vēsturiskums, viņa vārdi un rīcība tiek no jauna pasniegta kā kaut kas aktuāls, efektīvs baznīcas dzīvē. Tādējādi katru reizi, kad mēs svinam kristību, tas ir pats Kristus, kurš pavada katru kristieti, iegremdējot savā noslēpumā. Katru reizi, kad mēs konsekrējam maizi un vīnu Euharistijā, tas ir pats Kristus, kurš tos pārveido savā īstajā klātbūtnē. Katru reizi, kad mēs saņemam izlīguma sakramentu, tas ir pats Kristus, kurš piedod caur savu krusta mīlestību. Un pāvests Francisks saka, liturģija ir akts, kas ir visas kristīgās pieredzes pamats. Tā ir sastapšanās ar Kristu, kurš caur sakramentālajām zīmēm liek sevi klātesošu svētajā garā. Kristietība bez liturģijas iespējams ir kristietība bez Kristus. Tādējādi liturģijas žēlastība sasniedz mūs arī mūsu ikdienas, mūsu personīgajā liturģijā, ģimenē, darbā, ikvienā vidē. Jo baznīcas sakramentālā liturģija, viņa turpinās sirdī, kas lūdz, mūsu sirdī, kas piedalāmies tajā, kurā ir sastapšanās vieta, šodien dzīvo Jēzu. Tāpēc tas ir mūsu lūgšanu avots. Āmen.